izlasīšu kādas šī laika pārdomas. Vērojot, kā attīstās cilvēce, nepamet iespējas, ka daudzi ir tik ļoti izskoloti, ka neko labāku par sekošanu propagandai un pērkamām autoritātēm nav spējīgi. Pat savu tā saukto viedokli pamato ar tā saka TV. Sanāk, ka viņiem galva dota, lai patstāvīgi nedomātu. Tā ir viņu izvēle. Ilgstoši izlikties, ka dzīvo paši, lemj paši, līdz kamēr vairs neredz un nejūt, kā to skrāpj un eksploatē sistēma, kurai tie akli uzticas pēc formulas komandierim ir taisnība, pat ja nav taisnība, ja valdība runā patiesību, pat ja melo. Kad aklais aklam ceļu rāda, abi nokļūst nelaimē, un tādā arī ir cilvēce ar visu savu iedomāto progresu un attīstību. Oficiālā zinātne ir kā ielas meita, ar atšķirību tajā, ka tā savu morālās kroplības dzīvesveidu uzspiež citiem un māca, kā pareizi dzīvot caur pasaules valdību propagandas smirdoņas kanāliem. Spilgts piemērs uzspurņu sektas laiks, kad nozombētie un gļēvie verglupatās sevi un citus spīdzināja, sadistu un psihopātu politiku atzīstot par piesardzību un glābšanas plānu. Kā līdz šādam vājprātam cilvēce varēja nonākt? Viens no pamatiemesliem ir fakts, ka ir radīta gļēvuļu paudze, kas tā vietā, lai domātu ar savu galvu, uzticas propagandai un pērkamām autoritātēm, un ja meļu un krāpnieku ir daudz, tad tas arī veido viņu patiesību un vērtības. Viņi seko izdevīgumam un naudas varai. Arī senos laikos tumsuņi sekoja oficiālajai tā laika zinātnei un līderu uzstādījumiem, apmaiņā pret burkānu, ko viņiem solīja, vai nu šeit ir zemes vai debesīs, un upurēja savus un citu bērnus. Tāds ir arī mūsdienīšu progress un attīstība, diemžēl nekurienē.